Sveicināti, dārgie pīpēto sarunu klausītāji. Pēc pēdējā epizoda laikam februārī, pēc kad 3-4 mēnešu pauzes mēs atkal esam ierindā. Gan citā telpā pašlaik, un ar citiem mikrofoniem. Citā telpā, tāpēc, ka mūsu video vīrs izsita korķus pīpētavā. Varbūt fake news, varbūt nē. Un jauniem mikrofoniem, jo pateicoties jums, dārgie Patreoni, kas mums joprojām vēl dara žīru un kas katru mēnesi mums uzcīgi atbalsta ar savām monētiņām, mēs esam tikuši pie jauniem mikrofoniem, kas visticamāk palīdzēs arī montāžas ātrumam, un līdz ar to jūs pie epizodiem tiksiet straujāk pēc to ieraksta veikšanas. Cerams. Jā. Ir jūnijas, jā, un mums ir dažas teātri izziņas, ko mēs raidījumu vidū pateiksim, kas mums te tāds liels paredzēts teātrī. Bet nu vakara vaininiece ir mūsu jaunā kolēģi, kas vēl nav oficiāli mūsu kolēģi, bet jau ir nospēlējusi 2 pilnvērtīgās izrādēs, jau sagatavojas lomas un arī jau ielikusi kaut kur. Un jau zina, nākamā sezonas jau plāns. Un nākamā sezonā jau viņa nostrādās sezonu, tad viņai būs īsts atvaļinājums, jo pašlaik viņai nav īsts atvaļinājums, viņai ir vienkārši bezdarba vasara. Jā, bet tātad pie mums ciemos ir mūsu jaunā kolēģi Santa Breikša. Labvakar. Labvakar. Jā. Labvakar. Santa ir manām satraukusies. Kādas tev attiecības ar alu? Labas. Es Jā. domāju, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem dzērieniem. Arī ziemas spalgonī? Jo tagad, kad ārā aiz loga ir jūnijas, tad, protams, kāls ir loģiski izvēle. Nu, tad, kad uznāk, ir tādi vakari, kad Uznāk alkoholisms. Jā, uznāk alkoholisms, un tad mazliet gribas. Mūsu draugs Labietis atkal mūs ir apgādājis ar dzirkstošiem atspridzinājumiem. Paldies viņiem par to. Santa izvēlēs ķēniņu, meitais ješku un rāsā kaut ko dīvainu. Kaut kādu rozā bunčī. Bet tas tā, nebanu pālu nācām runāt. Pa Santu Breikšu nācām runāt. Kas tu tāda esi vispār? Kas tu esi un ko tu te dari? Es esmu atbraukusi, laikam, būt aktrise. Ka tu nebija vēl aktrise, ka tu atbrauc šeit? Es domāju, ka tas tāds jautājums, par kuru ilgi vēl jādomā. Kad cilvēks iznāk no akadēmijas, viņš ir jau aktieri? Kaut kur dziļi sirdī, jā. Kurš tad dziļi sirdī nav aktieris? Ko katrs otrais Facebook komentētājs saka, ka viņš ir tad jau laikam aktieris. Tad jau laikam nē. Nē, es gribu tavs domas dzirdēt, tev nav jāpiekrīt man. Kā kurš droši vien? Es nezinu. Es laikam Šokar par tevi. tā... tas vārdiņš kaut kur man tāda sajūta, ka kabinās man klāt, bet tā, lai es tā justos un varētu tā pārliecinoši teikt, ka es esmu aktris, tā es nevaru, laikam. Tu vari tā klusiņā pačukstēt, ka es starp citu esmu aktris. Jā. Tas ļoti labi attieksme sākumam. Jā, varbūt. Man tā liekas. Saprūt. Es nekā Rasuls, ka tu varbūt Rasai cits viedoklis ir. Man liekas, ka tu esi aktris. Kaut kā. Spriežot. Tu redzēji, ko viņi dara teātrī, laikam aktris. Jā, kaut kā neierodas beigī jautājumu, ko viņi te, kāpēc, kādā sakrā. Jā. Bet, tas ir labi. Tas ir ļoti pozitīvi. Bet labi, labs sākums. Tā kā, pieņemsim, ka tu esi aktris. Ok, šogad tu esi aktris. Kā tu līdz tam, klasiski, kā tu līdz tam nokļuvi? Jā, mums vajag visu pamatiņu, jo kur Gatu sūdzējās, ka par tevi beigi nevar atrast neko internetā. Jā, tu esi diezgan inkognito tāda persona. Jā, man laikam grūti ar tādām lietām īpaši daudz un skaļi par to runāt. Vispār par kaut kādām lietām. Bet es izdomāju, ka es mācījos interjeru dizainā, un tad bija kaut kāds 3. kurs man šeit interjeru dizainā. Un mums bija tāds viens skates rīts, kad tev ir visu naktī jāzīmē skices. Ja tu nezīmēsi visu mācību gadu? Jā, protams, standarts, jā. Un tad tu visu nakti zīmē tās skices, un, protams, viņas ir ļoti sliktas. Un tad tu tādām trīcošām rokām noliec viņas pasniedzēju priekšā un ceri, ka viņi būs žēlīgi. Ar tādām skicēm tikai par aktrisi? Tad tad man prasīja, kas tas ir, vajag taču kārtīgi. Un tad man pasniedzējs pat nolika lapu priekšā un rādīja. Vienkārši šitā. Nav svarīgi, tur nevajag perfekti, nevajag izcili. Vienkārši kaut kā šitā te un ir. Un tad es tur raudu, ka es nevaru. Kā aktrise?
Nu, es vienkārši raudāju, ka es neko nesaprotu un ka es nemāku šo. Un vispār es nemaz negribu šo darīt, un es gribu stāties aktieros. Un tad visiem pasniedzējiem laikam bija kaut kāds pārsteigums lielais, bet tad kaut kā... Tad man bija attaisnojums vairs nezīmēt perfekti un netaisīt labas skices. Tīri prokrastinēšanas dēļ aizgāju uz aktieriem. Negribēju taisīt tās skices, iet par aktrisi, ja? Nē, nu es laikam kaut kādā ziņā laikam to gribēju. Jo es 2. kursā izdomāju, ka es varētu pastrādāt arī arhitektu birojā un tad saprast, kā tas ir uzreiz tik pie tās strādāšanas. Un tad es pastrādāju, un tad es sapratu, ka laikam jau īsti šitais arī nav tas, ko man gribas darīt. Un tad, kas ir tāda lieta, ko es gribētu darīt, bet es nekad neesmu pat iedomājies, ka es to varētu darīt, jo tas šķiet kaut kas tāds, neaizsniedzams kaut kādā ziņā, jo tu zini, kādi ir tie iestāja eksāmeni. Un tad es izdomāju, ka, kāpēc ne, tad jau es mēģināšu darīt to, ko man gribas darīt, un no 3. kursa interjeru dizainā es tā arī. Tā kā es neesmu no tiem cilvēkiem, kas aizgāja kādam līdzi, nejauši sanāca uzņēma, es diezgan neapzināti to gāju. Bet izklausās, ka tu tomēr arī ar abām kājām uz zemes stāv, jo parasti jau visiem neliekas, ka tas ir baigi kaut kas neaizsniedzams un nesniedzams. Visiem liekas, tūlīt un būs daudz lielā skatuve. Nu, es esmu no tiem, kas ir gājusi teātrī Zīļuks un kaut kāda daļa no... Tu arī? Cik forši! 2 zīļu vienā telpā. Jā, es gāju Zīļukā un tur bija daļa no maniem kolēģiem, kas gribēja stāties, un tad viņi stājās uz to JRT kursu, un tad es dzirdēju, kā tur iet aptuveni un kas tur par konkursu, un es sapratu, ka, traki būs, jā. Ar tādām skicēm jau. Jā, ir īpaši ar tādām skicēm. Jā, un tad kaut kā izdomāju un gāju, un jej. Un cik ļoti atšķirās tavas expektācijas no tā, ko tu, Zīļukā jau laikam diezgan tur viss tā profesionāli notiek. Tad, kad es gāju uz Zīļuku, es nedomāju, Tev Zīļukā teica kāds, tu varētu būt aktrise? Vai tu tā nesaki? Es nedomāju, ka ar tādiem tiešiem vārdiem, bet tas, ka tev padod kaut kādus vēl vairāk padomus vai kaut kā palīdz, nezinu, tās lomas kaut kā, es neteiktu, ka tur tāda ļoti liela loma nostrādāšana mums vismaz es par sevi runāju, ka tur tāda baigi sanāca. Tas pilnīgi ir kaut kas absolūti. Bet līdz cik gadu vecumam tu tur gāji tai Zīļukā? Līdz kaut kādiem 14, 15 laikam. Tad jau tas kaut kādus 7, 8 gadus es gāju. Bet tad es nemaz nedomāju, Zīļuka karjera ir garāka nekā tava aktrises karjera. Jā, tuvojās lēnā garā. Kaut kur. Kaut kur. Netuvojās. Vēl akadēmija jau laikam neskaitās, tā kā nodarbošanās īsti ar profesiju. Tā skoliņa. Tā ir skoliņa, tieši tā. Skoliņa. Jā, bet tad es par to nedomāju, ka es to gribētu darīt. Tas bija vienkārši, tur bija tik forši, tur bija draugi, tur bija forši pedagogi. Mēs svinējām svētkus kopā un draudzējāmies un likās, ka tā bija tāda draudzēšanās vieta. Tas nebija tik ļoti varbūt par tās lietas darīšanu. Tad tu esi procesa cilvēks vairāk, nevis tā rezultātu cilvēks. Es vienkārši tā savalku analoģijas, ka, ja es eju uz Zīļuku vairāk tusēt un draudzēties, tad teātrī arī man vairāk patīk tas iestudējuma process, nevis tā pati spēlēšana un tā pirmizrāde. Nezinu, te ir kaut kā citādāk laikam. Kas te ir citādāk? Vispār laikam saprast, kas tas īsti ir. Tas iestudējuma process. Ko tu esi sapratusi, kas tas ir? Sarežģīti, jā. Pirmkārt jau laikam tas, ka akadēmijā mēs tomēr darbus taisījām semestri ietveros. Līdz ar to tas laiks, kurā jūs to darat, tāpat ir garāks. Un šeit tas termiņš tomēr ir īsāks un koncentrētāks. Un tad jūs uzreiz konkrēti virzaties uz kaut kādu mērķi. Nav tik daudz laika, varbūt kaut kā, meklēt, eksperimentēt, domāt, kaut kā. Saka droši mēs jau to esam pieņēmuši. To mēs. Jā, tas ir kaut kā citādāk. Noteikti, jā. Gan sākumā jau tāpēc, ka tas laiks tāds, otrs ir... tu saproti, ka tā kā, laikam jāstrādā, lai kaut kas notiktu. Bet, tagad rekur pēc pirmajiem kaut kādiem arī tiem soļiem, tai profesijā un tā tālāk ārpus akadēmijas, tev ir kaut kādā brīdī ir radusies kaut kāda doma par to, ka bāc, rekur varēja viņi man šito vēl, ka ir kaut kādi iztrūkumi arī tajā kaut kādā... Jo, viennozīmīgi. Par ko? Ir kaut kādas konkrētas lietas, kas tev ir pietrūka? Man šķiet, ka lielākoties, par ko es pēdējā laikā domāju, ir tas, ka akadēmijā sanāk ļoti ātri skriet
katrai tai tēmai ļoti ātri pāri, un cik tu no tās tēmas paķeri, tik tu paķeri. Protams, ļoti daudz sanāk tā teorētiski saprast, jo tas laiks vienkārši ir diezgan īss, un tu nepaspēji īsti saprast, ko tā tēma nozīmē. Piemēram, tas pats, dialogs. Kā darbojas tas dialogs. Tu tam ātri ļoti pārskrien pāri, tev ir tāda teorētiskā bāze, aptuveni, kas tas ir. Bet šeit man šķiet, un vispār vairāk tā strādājot tieši konkrēti uz izrādēm, ar izrādēm, tu sāc saprast, kā tu tos savus teorētiskās atziņas un instrumentus sāks izmantot dzīvē, savā profesijā dzīvē. Bet tu paguvi, pirms tu sāki pa Liepāju dzīvoties un ņemties, tu paguvi arī Nacionālajā teātrī pastrādāt. Davai salīdzini. Uz Liepāju es laikam esmu vairāk nākusi tā kā uz mājām. Uz Nacionālo teātri pirmkārt es laikam nekad neesmu nākusi tā kā uz mājām. Es nezinu, tas primāri laikam ir tas. Otrs arī, protams, Nacionālajā teātrī ir tik daudz darbinieku un tik daudz cilvēku, ka tu dažreiz viņu sasveicinies, un tad tu ej otro reizi garām, un tu nezini, vai tu jau šodien sasveicinājies vai nē. Un šeit tomēr ir tā, ka tu gan tās sejas iepazīsti, gan arī jau ir sastrādāts kopā un darīts kopā. Un tad tu kaut kā mēs esam mazāki, ja? Bet tas ir tomēr jaukāk. Es nosaku, ka mēs esam mīlīgāki. Jā, tas noteikti ir. Un es domāju, ka tā vispār kopumā ir tā lieta, ko par Liepājas teātri kopumā saka arī tie, kas te ir viesojušies un pastrādājuši, ka te ir forši, un man šķiet, ka tas ir tas iemesls, kāpēc forši. Tāpēc, ka te ir tā mazāk, mīlīgāk un draudzīgāk un kaut kā te jauki. Zini, ko, man interesē tavs stāstīņš, kā tev notika tā saruna ar Valteru? Es tieši to pašu gribēju pasakīt, jo Paulīnai mašīnā zvanīja, kamēr viņa brauc uz Liepāju. Jā, es biju tajā mašīnā. Tu arī biji. Kāda pagriez atsad ar to, kāda bija sajūta, ka tu... to asaru vēl tā kā... Tu tā kā rīto skumju lejā tajā brīdī, vai kā bija? Nē, mēs esam kaut kā ļoti viens otru tiešām atbalstījuši. Es domāju, protams, ka gan jau ka katram kaut kādā brīdī ienāk šī sajūta, bet kāpēc tad man nezvana? Bet vispār mēs esam ļoti priecīgi un ļoti atbalstoši viens pret otru, un nav vispār bijusi tāda sajūta, ka kas te notiek, kāpēc man nezvana, kāpēc es esmu sliktāka vai kāda. Nē, man šķiet, ka mēs tā ļoti, vienmēr tiešām ļoti priecājāmies viens par otru. Bet kaut kur man tajā brīdī, es biju tajā mašīnā, un kaut kur man tajā brīdī bija sajūta, ka zini, man šķiet, ka varbūt es arī varētu tur nokļūt. Man šķiet, ka bija kaut kāda sajūta. Nākamais few moments later, tā kā tev tomēr zvana tas Valters, vai tu pati zvani, vai kas, kā bija? Es par to padomāju, un tad, ja tu tā padomā, tad tas lietas. Bet kā tas ir normāls, pastāst, kas notika? Nē, es neko, es ar Kintiju, man šķiet, ar Kintiju runāju, tad, kad bija krastu mači vasaras beigās. Un tad viņi jautāja, kā man iet, un ko es, un kā man. Un tad viņi teica, brauc uz Liepāju. Es teicu, ka es vispār gribētu, ka man šķiet, kāpēc nē. Es nezinu, Tipa vienkārši brauc. Neko nesaka Sīlim brauc. Bet mēs tie mīļiet. Tu zini par Kintiju runājat? Jej! Es nezinu, ārpus konteksta šo droši vien saprast, bet Kintijai +1. Tas ir, nezinu, kā vēl pavēt. Kintijai bērns. Yes. Un mēs arī apsveicam Valteru aiz kameras ar to. Jā. Tas ir forši. Jā. Lūk. Jā, tad par Kintiju. Uzreiz atpakaļ. Aizmirst Valteru, ko mēs runājam. Jā, viņi man jautāja, un tad man šķita, ka būtu forši, ka varētu. Un tad kaut kad neilgi vēlāk arī Valters man zvanīja. Un tad Valters man zvanīja sākumā par Amerikas latviešiem un kaut ko ieskicēja arī par Freimani. Bet tas arī bija tā. Par Amerikas latviešiem tev uzaicināja tā kā ielekt, jā? Jā. Jo, hello, Kintijai bija dekrētā. Kintija zinādam jau pateica krastu mačos, brauc uz Liepāju, mums vajadzēs tā. Pārēķina vasaras beigas, tagad jāiztur vispār. Jā. Tad tu ielic latviešos, un tad jau tā kā, ja jau esi atbraukus, tad var arī palikt. Jā, ņemot vērā, ka ir tas Freimans, man likās, ka
man jau tā gribas arī padzīvot vienai un padzīvot citā pilsētā un saprast, kas tas vispār ir. Un tad man ir tāds, tad es braukšu kārtīgi, iedzīvošos. Te jau ir gandrīz kā ārzemēs īstenībā. Te ir kā ārzemēs, ir īpaši tagad, vai ne? Vasarā. Superīgi. Tad es domāju, ka vienkārši padzīvošos pa Liepāju, sapratīšu, kā te ir. Un tad mēs kaut ko mazliet runājām arī par šito, kas var būt labāks par šo. Un tad gan es tā kā pat mazliet varbūt uzprasījos. Es tā domāju, kas tad tur ar to nākamo iestudējumu, tu kaut ko minēji. Un tad viņš piezvanīja Ingai Ungurei, un viņa teica, jā, labi, lai viņi arī nāk uz iestudējumu procesu. Un tad jau bija tāda sajūta, ka, labi, es vēl joprojām gribēju saprast, kā es te jūtos un kā te dzīvojos, bet tā kā te dzīvojos ļoti jauki un ļoti forši, tad es domāju, ka te ir jauki un te varētu palikt. Labi, ļoti labi. Ļoti labi. Runājot, man viens jautājums, kas man bišķi jānolcīt. Runājiet. Man arī viens jautājums. Ja tev nebūtu tā saklājies, ka tev Kinti uzprasītos par Liepāju, un tu neatbrauktu, un tev tad nepatīk, vienkārši viss būtu slikti, kurš būtu tas teātris, kurā tu gribētu strādāt? Jaunais Rīgas teātris. Laikam es gribēju jaunajā Rīgas teātrī strādāt. Es arī kaut kā mēģināju un par to domāju, bet tā kā tas nesakārtojās tā, tad vienkārši tam acīm redzot nebija jānotiek. Bet, tieši tā, tu esi mūsējā viss. Jā, bet man ir tiešām, es esmu pārliecināta, ka šī ir tā vieta, kur man droši vien vajadzēja nokļūt, un te arī ir ļoti jauki, un te ir ļoti forši, un es ticu, ka tā ir tā vieta, kurā es te jūtos droši, un man šķiet, ka te justies droši šajā profesijā, tas gan baigi svarīgi. Citādāk ļoti grūti to darīt. Un šeit ļoti pieļemoši kolēģi, un viss ļoti jauki. Kā tu iztēlojies savu nākotni, kad tu mācījies akadēmijā? Matīs Kačinskis vienmēr par mani smejas šajā sakarā. Viņš teica, ka es pirmajā kursā esot staigājis apkārt un tā kā iedomājieties, mēs visi kopā strādāsim teātrī, un tas būs tik forši, un mēs draudzēsimies. Bet es neatceros, ka es kaut ko tādu esmu teikusi, vai ka es tā esmu jutusies. Es vienkārši biju ļoti priecīga, man likās, cik forši, ka mēs varam visi kopā studēt, un es tā kā ņēmu no tā studiju procesa visu, ko es varēju paņemt, un tad es vienkārši par to priecājos. Kas vispār tajā studiju procesā bija vērtīgākais? Jūs esat sen kaut kurs, ja? Jā. Vērtīgākais. Viss tik vērtīgs. Nezinu, tās atziņas vēl lēnām nāk. Ir ļoti grūti saprast. Un daudzas lietas tiešām var saprast kaut kā mazliet vēlāk. Kas ir tas, ko tu esi sapratusi tagad? Izklausās, ka tu esi kaut ko sapratusi, ka tu domā, kā tu būs citādāk. Man šķiet, ka man tagad tikai es sāku saprast, ko Elmārs ir teicis par šo profesiju, vai ko tas vispār nozīmē, un arī tās... Zini, būtu stulbi, ja tu tagad ap šito laiku saprastu, ko tev teica interjera pasniedzēji. Viņš... Tur tādas dzīves atziņas un profesijas atziņas neviens nedod. Jā. Tās, laikam, ir tās, ko akadēmijā diezgan daudz dod, bet es nezinu, kas ir tādas visvērtīgākās. Tev ir, vai vispār jūsu visam kursam ir kāds citāts, kuru jūs velkat līdzi no kādu no pasniedzējiem? Mums ir īstenībā ļoti daudz. Mums bija tāda zirgu pastā siena, un mēs uz sienas līmējām visādas lapiņas, kas ir dažādu pasniedzēju sakām vārdi, un ko mēs paši tur esam kaut kādas pērles izspļāvuši. Un, viens ir, ko es atceros, ir Elmāra citāts, mēs neesam viegli atceļu gājēji. Tas ir tāds, ko viņš teicis. Un, protams, arī ļoti daudz kaut kas no izrādēm, kaut kādas tās mazās frāzītes. Tās mēs bieži atkārtojam un kaut kā motivējam viens otru. Nevis kā vieglāk, bet kā labāk. Tieši mums tā. Arī tāds jauns citāts ir. Mums ir. Bet daudz visādi, jā. Kaut kā ir arī visādi Māras teicienu. Māras teicienu vispār ir zelts. Tie ir tiešām kaut kā arvien... Viņi ieņem kaut kādu jaunu tādu
Viņi vienmēr tāds jauns līmenis katram no tiem teicieniem atnāk kaut kā, ka tu darbojies kaut kur ej, un tad tu sāc domāt, ko Māri teikusi, un domā, tagad es saprotu, kā viņi to domāja, bet tad tu padzīvo vēl, un tad tev šķiet, varbūt tā viņi to domāja. Es tikko universāli biju pirms, cik sanāk, pagājušajā nedēļā bija Kultūras akadēmijā, tur tas saldojums. Mēs jau Un es biju aizbraukusi, un mēs, tur bija vaļā biblioteka, un tur varēja iet iekšā un meklēt savus bakalaura darbus, un mēs gājām iekšā un atradām, meklējām, un man recenzenti bija Māra, un tu izņem ārā, un tur tā recenzija ar roku rakstīja, reāli gribējās nospērt. Bet es sarunāju ar to bibliotekārīt, ka tad, kad viņi visi tur to pārcelsies un digitalizēs, tad ka vajag viņiem vienkārši uztaisīt to, ka tu vari dabūt to papīri. Iedosim Patreoniem. Jā, baigi labi, tas baigi interesanti. Ne jau par recenziju runa, rokrakst Māra tur kaut ko labu saka. Tu pat viņu nesi redzējis? Ko tad? To recenziju. Bet tev nelasīja? Lasīja, bet tas fiziskais, tas artefakts stāv tur Ludzas ielā. Tas tik īpaši tomēr, ka tas ir kaut kas tāds. Un vēl ar roku, uz rūtiņu lapas. Mums bija tā, Elmārs mums izlaidumā uzdāvināja, iestāja eksāmenos, viņi mums tur visi bildē, un tad tās mazās lapiņas viņi tā tur uz tā galda, un tad tur liek pa čupiņām. Taistos playoffs, kurus. Jā, liek pa čupiņām, un tad tur virsū ir tie punkti arī ar zīmolu rakstīti, un tur ir pārsvītrotie, un kaut kas tur izmainīts, un vēl kaut kas, un tad viņš mums katram uzdāvināja to mūsu pirmo bildīti, uzlīmētu uz kartoniņu, un tad tur var redzēt, kādi ir tie punkti, un arī kā, protams, visi mainījušies. Tu tiki pārliecinoši iekšā? Vidēji. Okay. Normāli. Bišķiņ virs vidējā laikam kaut kā tā sanāk aptuveni. Bet jā, bija interesanti tas to paskatīties un arī salīdzināt, kā viņi sākumā uz mums skatījās un kur katrs ir tagad un kā mēs jau visu laiku kaut ko salīdzinam. Bet jums jau vispār tas kurs, viņš tāds diezgan ir izplājies visur, kur. Jo, mēs esam gandrīz. Jūs nebijāt domāt, ka visos teātrim domāt. Jā, nebijāt domāt, nevienam sanāca visiem. Tas jau vislabākais. Jā, mēs gandrīz pa visiem esam, kur mums nav Daugavpilī šobrīd. Braukāt, uz pirmizrādēm kolēģu. Gribētos vairāk. Nesanāk. Viņi pie tevis brauc? Obmai, tas nē. Kaut kas brauc. No Rīgas, mums šobrīd ir ļoti grūti atnākt uz izrādēm. Jā, mums ir baigi grāvēji. Jā, mums ir. Tur ir diezgan liela problēma. Es domāju, ka varbūt arī kāds vairāk atbraukt. Bet visiem jau tagad tieši tāpat kā man un tieši tāpat kā arī Poļai ir grūti atbraukt, jo tev jau pašam ir darbi un visiem tagad bija darbi. Un Valmierā skrodardienas un stikla zvērnīca un tagad Līgau mednieki, Naciķī, tā kā tur Indrāni, visi jāizņem darbos. Jā, mēs diezgan sekojam līdzi, cik varam. Par tavu pirmo pieredzi Liepājas teātrī, tu esi pašlaik nospēlē, tu esi ieliks Amerikas latviešos, bet to mēs neskaitīsim, ne tāpēc, ka tur kaut kā, bet ielikšana ir ielikšana. Bet tavi divi pilnvērtīgie procesi, viens bija Freimanī, kas, es arī to nesauku gluži par tādu konvencionālu teātri, tas tomēr bija kaut kas bišķiņ citādāks. Un otrs gabals ir tāda pilnīgi līdzautorija, izrāda par Mārtiņu Rītiņu, kas varbūt labāks par šo. Un tie nav gluži tādi klasiski, mēs atnākam, izlasam lugu, un tad sadalām lomas, un tad taisam painai, un tā. Kā tev ar to tev neliekas, ka šis ir kaut kāds dienas teātris, kur viss citādāk notiek? Vai? Vienkārši pārģērbies non-stopā visu laiku, un skrien aizmugurē tur kaut ko. Mums bija rīt būs labāk, un tur jau mums ar tā bija. Bet mēs jau kaut kad par šo runājam, es jau teicu, ka man šķiet, ka man nav ļoti daudz, ar ko salīdzināt, līdz ar to man šķiet pilnīgi normāli. Okay. Bet man liekas, ka tādu teātri ir ļoti interesanti skatīties. Vismaz cik es tā atceros arī pirms akadēmijas, man vienmēr likās, ka tādi tie oriģināli darbi, tos ir ļoti interesanti skatīties, jo viņi kaut kā ļoti tādi radoši un interesanti. Bet, tas, ka varbūt gribas paspēlēt kaut kādos jau rakstītos materiālos, tas laikam tā sajūta nepamet, bet es ticu, ka tas atnāks un būs ok. Gan jau nākamajā sezonā, ne? Šī mums bija tā oriģināla dramaturģijas sezona. Tā ir. Kas tev ir nākamajā sezonā? Man ir Elmārs, es būšu pie Elmāra, kas ir ļoti foršs, par to ļoti priecājos. Tā ir tāda. Kas lugu raksta? Skaidrs. Tagad man jācenšas tiešām uzrakstīt tā, lai viņai tiek kaut kāds lasāms. Vajadzētu. Un tad man jau ir tāda skolotājas pieredze, viena loma tāda. Jā. Jūs visi skolotāji? Jā.
Mums bija māceklis akadēmijā, un tad es spēlēju skolotāju. Jā. Okay. Bet tā arī ir ļoti forša loma. Jā, bet par ko mēs te runājam? Kas tev vēl nākamajā sezonā? Nu un tad es esmu pie Valtera Sīļa. Tur arī. Vai cikot Elmārs Seņkās taisa izrāda par skolotājiem, kas sauksies skolotāja istaba? Jā. Būs smieklīgi vai būs bēdīgi to prasīt Rasai? Gan. Jā. Un tad, ko stājas Valters? Es neesmu īsti lietas kursā, jā. Okay. Tu tur pārdomājis kaut ko? Jā. Nu, tad mēs nevaram pareklamēt pašlaik. Jā, viņš man stāstīja par vienu Intriga, saglabājas intriga, mēs visu reklamējam intriga, tā saucās. Jā. Un tad es būšu Ziemassvētku koncertā. Tev patīk koncerti un piedalīties? Nezinu, man nav tāda pieredze, tad jau redzēs, bet man gribas dziedāt, un par to es priecājos. Tu esi dziedātāja? Nu, mājās, jā. Mājās, jā, bet jau skatos. Nu, man patīk, bet es baidos. Vai citiem patīk? Vai citiem patīk, ka tev patīk? Es nezinu. Šis man tā kā mūžīgi aktuāls jautājums, ko tu nevari saprast. Tā kā es varu vai nevaru dziedāt, es nezinu. Tas ir... Bet kā, jums taču bija vokāla nodarbības kaut kāds un tam līdzīgi? Nu jā, bet tad, kad ir jādzied eksāmenos, tad vienmēr stress un vienmēr sanāk kaut ko ne tā. Bet mēģinājumos sanāk viss kā vajag, ja? Nu, jā. Nu, jā vai jā? Nu, tā kā ir ok, laikam, es nezinu. Nu, nav atskaites punkti, tad tev ir tavs vokālais pedagogs, ar kur tur nav. Viņi saka, tā kā, ka viss labi. Bet tur jau ir tās iepriekšējās attiecības, un iepriekšējā reize, kad aizšauts greizi, tur jau citādāk mēri to droši vien. Nu jā, bet pašai sev arī grūti mērīt, ka tu vienreiz kļūdies, otrreiz kļūdies, un tev šķiet, kas te notiek? Mājās tu tur tā mauc, un viss baigi forši, tik līdz jādzird publiski, tā ir baigi grūti. Saprotu. Tu arī tomēr esi tāds dziedātājs. Man šajā sezonā ir pieredze, jā, un kopš es esmu piedalījies Eirovīzijā uz Liepājas teātros, es uz to visu skatos bišķi citādāk. Bet tu jau biji mans backvokālists. Jā, tā gan. Nu, bet tad tu esi tomēr man vajadzēja 15 gadus, lai uz tam nonāktu. Tā ka. Bet es gadu dziedājis kādā Ziemassvētku koncertā. Es esmu pēdējos kaut kādus 5-6 gadus gan neesmu. Varbūt jāpiesakās. Varam kaut kādu kopā uztaisīt sūdīgu gabalu. Tu jau, ka Poļa arī iepriekšējā reizē teica, ka tā kā... Bet rītiņā viņi dzied? Jā. Viņa arī Freimanī dzied, jā. Kamēr es pa priekšu tirinos, tikmēr viņas aizmugurē. Es laiks strīķējos gar to. Tas nekas. Jums būs... Es saplēsu Nacionālā teātra pirms pāris mēnešiem, tā ka tas šitais nebūs nekas. Dziedātāji, tad tu esi tā kā sirdī vairāk, jā? Nu, es ceru, kādreiz nebūtu tikai Kas ir tevi lielie talanti, kā tev liekas? Ak, šausmas. Spēj būt dramatiski, jā? Ak, šausmas. Ak, šausmas. Tas ir tik šausmīgi sarežģīti. Man dažreiz šķiet, ka tā kā es reāli visu māku, man viss ļoti labi sanāk, un tad tev šķiet, ka tev vispār nekas nesanāk, un tu vispār neko nemāki, un labāk vispār nerunā, neko nesaka, un nedzied, un nedejo, un vispār nekāp skatos, un vispār labāk neizej ārā no mājas. Un citreiz tev ir tā kā, nice, es riktīgi labu darbu esmu izdarījusi. Un tā tad tev lielie talanti ir? Nu, es mazliet iemācījos zīmēt mākslas skolā, jo es pirms tam nebiju zīmējusi. Tad es ik pa laikam pazīmēju, man patīk pazīmēt. Un dažreiz es saņemos kaut kādas otras arī paņemt rokās, bet tās mazāk, vieglāk man ar zīmolu. Jā. Nu jā, es nezinu, kas vispār ir talants. Nu, es esmu dzirdējis, ka tu vēl pat nesasniegusi tur, nezinu, 20 gadu vecumu tirgo īpašums pa miljoniem. Pa miljoniem? Pelnīja labas komisijas. Taisīt tādu pīķi par kādu 20 gadnieku var tikai sapņot. Šo es gribu dzirdēt. Jā, nu tu pārspīlē, protams, bet tā ir tāda interesanta dzīves pieredze. Tas bija ļoti forši, man ļoti patika. Nu, tajā brīdī varbūt nepatika, jo tas bija diezgan sarežģīti, bet tad es tā kā beidzu to darīt, un tad es priecājos, ka es esmu to darījusi. Tā bija baigā pieredze, un es ļoti daudz iemācījos. Jā, es pabeidzu interjeru dizainu, un man bija tas Nepabeidzi? Nepabeidzu. Pabeidzi pēc 3. kursa? Viņi vienkārši sakoncentrējās uz to. Jā, Malacis. Jā. Man bija tas tukšais gads, jo man ir 4 kursi. 4 kursi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, un tad man bija viens gads, kas bija tukšais, kas bija tas Covid gads, laikam, jā. Tāpēc neuzņēmu to kursu, un tad man bija kaut kas jāizdomā, ko darīt veselu gadu, un tad es
kaut kādu iemeslu dēļ. Es nezinu, diezgan smieklīgi šobrīd tas, protams, šķiet. Man liekas, es kaut ko esmu pamācījusies interjeru dizainā, tā kā kaut kādu 4 stūrus un mājai es tā kā Ko tu vairāk zinu. vajag? Jā, ko tad baigi vairāk vajag? Kaut ko es tā kā koku no linoleja atšķiru. Tā. Tas jau ir nākamais līmenis. Jā, un tad es domāju, ka vajadzētu pamēģināt. Un tad tieši Tu neesi ielicis joprojām kaut pateikusi pamēģināt ko? Es strādāju par nekustamo īpašumu aģentu. Tas nav mākslinieks, tas ir aģents. Es to Nopietnas definēju, mazliet citādāk, Ok. jo man šķiet, ka mākslinieki ir tie, kas tā dara tās lietas. Man šķiet, ka nekustamo īpašumu aģents ir tā kā Kurš to dara kā labāks. mākslu? Jā, viņš tā kā pārzina, ko viņš dara. Okay. Un tad man šķiet, ka es pārzināju. ko viņš dara. Nepadomājiet, ka šis ir linolejs, tas ir koks. Es neesmu Tieši nekāda tā. Un mākslinieks. šī ir vansistaba, kurā jūs varat mazgāt rokas. Jā, Un pārējo ķermeni. un pārējo ķermeni. Tieši tā. Jā, es izdomāju, ka varētu, un tad es aizgāju uz interviju, un es biju ļoti sabijusies, jo tas bija pārsteidzoši ļoti nopietni. Bet tad es kaut kā ļāvos tai straumē, ka man bija 3 mēneši kaut kāds pārbaudas laiks, un tas Tas ir aktrise vienkārši. Viņa tiešām visu laiku pierāda to, ka viņi ir pa dzīvi. Un sakot, tevi pieņēma par nekustamo īpašumu aģenti. Jā. Un tu vienkārši sāki tirgot tur pilis un mājiņas. Jā, bet mans priekšnieks, protams, skatījās uz mani ar tādu diezgan šaubīgu aci, jo man bija cik 19 laikam. Un es tādu, jā, es pārdošu mājas par lielu naudu. Tas bija diezgan šaubīgi, bet kaut kā palēnām viņš vienkārši viņš tāds ļoti labs skolotājs bija un ļoti labi pastāstīja, kā tas ir jādara un deva ļoti labas padomas un tā kā virzīja vienmēr tos procesus uz priekšu, un tad tu tā mācies un saproti, ka, hei, es laikam tā kā sāku orientēties tajā visā un spēju arī atrisināt kaut kādas situācijas bez palīdzības. Un tad tas bija ļoti forši, jā. Es strādāju ar mārupi, un lielākoties ar privātmājām Mārupē. Tā bija sava teritorija. Man bija sava teritorija, tieši tā. Un es viņu ļoti labi pārzināju, un tāpēc es jutos, ka es labi daru to darbu, tāpēc, ka lielākoties man arī bija klienti no Mārupes, un tad es tiešām pārzināju visu Mārupi, un tad es varēju uzreiz jau saprast, ka tā kā jums šis dara, jums šis nedara, es jau uzreiz zinu, kur aizvest, jo tai Mārupē arī tāds ļoti liels pieprasījums, un visi grib tur dzīvot, un visi grib tur iegādāties mājas, bet tas piedāvājums ļoti mazs, un tad es meklēju dažādus veidus, kā tikt pie jauniem īpašumiem. Lai kādi nav Izlikti neviena. pensionārus ārā no mājām, atņēmi viņiem mājas Nē, es gāju un klauvēju pie durvīm. un teici, ko? Tā kā, Es labdien, pērku šo jūs māju. negribat pārdot savu māju. Bērniņai projām. Nē, bet man uzreiz bija, man bija tāda klientu bāze jau, un es jau zinu, tā kā es pastos uz māju, un es saprotu, šī māja dara man tam un tam un Te tam. ir 4 stūri un izliet. Šito es pārdošu. Jā, šis man dara. Un tad es uzreiz man ir konkrēts piedāvājums, ka man ir vairāki klienti, kuri gribētu to māju apskatīt, un kuri jau būtu gatavi viņu iegādāties. Un, ja viņiem ir interesanti, tad lūdzu. Šādi gan kaut ko man izdevās šādi dabūt, bet lielākoties tie, kas piekrita, bija tādi ar ļoti lielām ekspektācijām par to, pa kādu naudu viņi varētu to māju pārdot. Un tad tas neiet kopā ar to realitāti. Bet tas bija jautri, forši. Tas bija tiešām Tu to dari kaut kādu gadu vai? mazliet vairāk, jā, gadu, kaut kādu pusotru gadu. Bet man arī bija tāda vienošanās, ja es iestāšos aktieros, tad es eju prom. Jo tāds vispār bija arī mans plāns. Labi. Jo viņš domāja, ka tu neiestāsies gan jau. Es pat neticēju, ka es iestāšos. Bet jā, tāda bija tā vienošanās. Un tad bija kaut kādi man darījumi, kas bija iesākušies vasarā. Un tad kaut kur līdz septembrim viņiem vajadzēja beigties. 19 gadīgs taisa darījums, kamēr mēs te kaut kādus teātrus spēlējam. Tas ir diezgan kreizīgi. Tas ir viss cieņa. Jā, Man pat tas vajag forši. mazliet pasēdēt un par to padomāt. Nē, bet tas mērķis Vienkārši es tāds saprotu, ka tas ir diezgan liela piķi, tā kā 19 gadnieks.
Nu, Ko vajag noteikti. 19 gadniekam, kurš ir gatavs šito visu nomest? Un tad tu iestājies akadēmijā ar visiem tiem cipariem savā kontā. Tu jau biji pirmā meitene kursā. Nē, nu, bet tāds man bija arī mērķis, tāpēc, ka es vienkārši zināju, ka, kā tas ir, ka tu nevari, es tā biju dzirdējusi, un tā es sapratu, ka tu laikam nevari īsti studēt aktieros un strādāt, ka to nav īsti iespējams apvienot, un tad es zināju, kādas ir tās ģimenes iespējas, un tad es sapratu, ka, man šis ir jānodrošina sev pašai, ja es to gribu tā pilnvērtīgi darīt, tad man tas ir jāizdomā. To es saprotu. Tad man tas izdevās, un tas bija forši, ka man tas izdevās, jā. Tāpēc tu arī Rīgā nospēlēji tās 2 izrādes, lai sapelnītu, un varētu braukt uz Liepāju dzīvot, ja? Ja vien tas tā būtu. Labi, man patīk. Rasa, turpini. Atgriežoties pie tā teātra drusciņi, tu vari kaut kā, vai tu esi domājis, vai tu esi kaut kā sajūtus, es nezinu, bet kāds īsti ir tas teātris, kas tev patīk? Gan kā skatītājiem, gan kā no iekšīnes, kas ir tas, kas tevi uzrunā, vai kur tu gribētu peldēt? Jā, tas ir kaut kā sarežģīti, es par šo ikdienā diezgan ar daudz domāju, bet tādu konkrētu atbildes laikam vēl neesmu atradusi. Ir ļoti... ir dažādība ļoti liela. Tas laikam tā ir. Man ļoti kaut kas patīk tajā kino. To es arvien vairāk kaut kā man šķiet gan gribu darīt, gan gribu skatīties, gan saprast, kā tas strādā un kur es arī kaut kādā ziņā jūtos ērti. Bet par teātri, jā, tas ir grūti. Pagaidām vēl gribas vienkārši visu? Jā, un man šķiet, ka tas ir arī labāk, jo es negribu sev uzlikt arī kaut kā šitais man patīk, šito es gribu darīt, šitais man nepatīk, šito es negribu darīt. Es kaut kā gribu, laikam, man šķiet, ka es nevaru zināt, jo tas, cik akadēmijā no kaut kādiem žanriem vai no dažādiem režisoriem arī ir darīts, es domāju, ka tur grūti tā. Tad ļoti piezemēta esi. Tāda pragmatiska. Visu saprotu uzreiz, visu tā kā šito vēl nevaru, šito jau varu, šito izdarīšu, šito man vēl gribas kaut kā tā būt atvērtai pret pasauli un pret piedāvājumiem un nedomāt, ka tā kā es gribu tikai šitā vai tikai tā. Es ticu, ka es varu nezināt visu kaut ko. Tā man liekas. Tā ir laba īpašība. Kas ar to kino? Tu jau esi kaut kur pastāvējis pretī kamerai, ja? Šī nav pirmā reize. Jā, kaut kas mazliet ir. Bet, tā, mēs esam tev redzēju. Starp citu, googlējot tevi, es sagooglēju tikai perfektos. Tā kā tajā kultūras namā perfektie un tajā kultūras namā perfektie un visi tie Facebook ieraksti principā vienādi ir, jo tur rāda un perfektajos ir Santa Breikša. Jā. Par to arī tā kā mazliet grūti runāt, jo es šausmīgi kautrējos, es nezinu, es nesaprotu. Grūti sevi, tu gan jau zini, uz sevi ļoti grūti skatīties un sevi ļoti grūti tā novērtēt un saprast, kas tas ir. Turklāt mēs akadēmijā neesam to īpaši darījuši, to kino, un tad tu tā, Vispār ne, vai kaut ko drusciņu jums tur? Mums bija kaut kāds mazais kurs, bet tas bija tā pavisam maz. Vienīgais, ka mēs ar kino režisoriem, kas mācījās, pie tiem mēs varējām pafilmēties un tā, bet, es nezinu, tas atskaites punkts ļoti sarežģīts, un īsti nevar tā viņu saprast, kas tas ir un Mēs arī tiem kino režisoriem jau baigi nemāc ar tiem Latvijas teātra aktieriem. Tā baigi arī, tur... Jā, tā īstenībā laikam ir kaut kāda bišķiņa kļūme, ka viņiem, tajā pašā studiju procesā būtu forši tomēr laist kopā un likt darīt lietas. Tad kaut kā jau viņi dara kopā. Mums bija, jā. Vairāk. Viņi kaut kā, viņiem ir tie studiju darbi, un tad viņi filmējot studiju darbus ņem mūs. Bet arī, protams, mums tur akadēmijā viss kaut kas jādara. Jā, bet tie studiju darbi jau viņiem arī ir tā, ka pēdējā sekundes simdaļa, un tad aiziet filmējam tagad, un tad tur tās visas naktis pareizi gatavi. Es ļoti sen neesmu piedalījies nevienā studiju darbā, bet laikam jau, ka tā ir, jā. Turklāt viņiem jādomā par visādām lietām, lai viņiem tas atzīmes labas ieliek, ne tikai par darbu ar aktieri. Jā. Bet, labi. Jā, bet viņiem ir atsevišķi tieši konkrēti šajā kursā mēs strādājam tieši pie darba ar aktieru. Tad viņiem ir tādi. Bet mums bija viens, ka mēs braucām, mums bija tāda apmaiņas. Jā. Jo mēs jau arī, aktieri reti, kad satiek tos, kas vispār studē, tāpēc, ka mēs esam atsevišķā ēkā. Un tad arī tieši tāpat ar kino režisoriem, ka mēs viņus arī tā reti satiekam tikai kaut kādās ballītēs. Un ko es ar šo gribēju teikt?
Ka jums bija kaut kāda apmaiņas, kaut kas. Jā, mēs braucām uz Stāmrienu, un tad viņiem bija jāfilmē. Erasmus, jā, stāvjām. Es arī gaidīju kaut kādu ārzemi. Jā. Mums bija kaut kādas Gaidīts 2-3 pavērsiens. dienas, mēs tur dzīvojāmies, un tad mēs filmējām, kas tas bija, kaut kādas leģendas par Gulbeni un par Stāmrienu, un tad mēs varējām pafilmēties ar viņiem kopā. Bet tagad, man liekas, kaut kāds, es skatījos, kaut kur Instagramā Būs redzēju, tas, ka ir seriāls. ko Jā. taisa kā jaunie kino režisori, tā kā visur ņemās pašiem. Un būs pat viņiem kaut kāda sadarbība laikam ar Tetu ir, vai Tie jau Ko? visi ņem. kā lūdzu? Tie jau visi ņem, ne? Es nezinu, tās platformas. Nu, viņiem, strādā. tā ka viņu rādīs, graužās, jā. Un tas, kas viņi ir, laikam, trešais, Tu vai vismaz, pat tu vismaz otrais. jēga censties, ja rādīs. Nu, bet kā tev sanāk? Nu, labi, tev ir tie perfektie, bet kādas vēl tev ir tur pieredzes? Nu, es tagad pagājušā vasarā nofilmējos pie Andreja Ēķa. Viņam būs Tumšā robeža filma. Un, Kurā vajadzēja iznākt gada sākumā, bet kā nav, tā nav vēl. nē, nevajadzēja. Kroders LV teica, tā kā šī gada pavasarī vai kad jāiznāk. Nu, vai es teicu rudenī? Nu, varbūt. Es teicu rudenī vai ne, pavasarī vai rudenī. Tā man arī teica, ka būs vai nu pavasarī vai rudenī. Tad gaidām rudenī. Okay. Tad laikam rudenī, jā. Man Tas būs tad vēl bija- viena tad bija filma. kaut kāda liela loma, jā. Nu, tos galvenā sieviešu loma, tā to sauc. Tā ir Bet, liela bet nu, zin, kā samontēs, un tad jau redzēs, kas tur ir, kas tur kā ir. Un, bet par to es tā kā priecājos. Tas bija ļoti forši. Mēs filmējām Sinavillā vasarā. Tur vispār brīnišķīgi. Tad es vienmēr pirms filmēšanām tam man bija jāgaida. Tad es gāju uz to blaumaņu sētu, vienkārši gulēju uz laipas un domāju, Dievs, cik šis ir forši. Un tad es varu aiziet pafilmēties. Un forši kolēģi un Kasparu Kārkluņu arī tur iepazinu. Viņš tur arī bija. Un tad būs vēl viena filmēšanas diena tagad vasarā. Viena diena? Jā, kaut kāda piefilmējuma. Kaut ko nepabeidzāt. Kaut ko nepabeidzām. Jā, un tad būs. Un, nu, šķiet, ka varētu būt forši. Nu, trailers man patika. Tas bija forši. Un, Mēs neesam redzējuši. Tas kaut kas privātais. Gaidām. Nē, man liekas, ka Visur jau iznāks. viss ir. Iznāc, Jā. jā. Būs jāgūlē, jāskatās. Un, nu, tad redzēs, kā tas izskatās beigās kopā. Bet nu, tad jau redzēs. Un tad ir, kur man vēl bija, pie Gata Ungura. Tagad viņš filmēja pagājušajā gadā. Šo Grūzijā filmēja kaut ko, ne? Bet bija arī bija dažas filmēšanas dienas. Viņiem arī Viņi pazina. jā. Ka viņš te mums 2 mēnešus bija, tad jau viņi pirms tam pazina. Nu, es biju pie viņa filmējusies, jā. Un tad tādā vienā mazā fragmentā es tur arī esmu. Un tad viņš man parādīja traileru, un traileris bija ļoti foršs. Un es pat esmu tikus trailerī. Nu, izskatās, ka tā filma būs ļoti forša. Man šķiet, ka tāds labs foršs humors Gatim piemīt. Tas Gatiem raksturīgi. Jā, laikam tā. Man te bija arī kaut kādi jautājumi no mūsu klausītājiem. Es esmu pārņēmis no Rases atpakaļ Instagram kopš šodienas. Tas saprotu, jo Paldies, Rasa ar šo Es īsti tā aizmirsu vispār, ka kā viņš eksistē. netika galā. Tas tā kā ātri notiek, jā? Kas? Tā kā pirms tam ielika un te uzreiz. Un jau reku jautājums. Ir. Okay. Tas ir Tas Instagram. tikai tāpēc, tas ka ir tas ir internets. ļoti tur viss tā interesanti. kā, nu, Neviens par tevi neko nevar sagūglēt, padomā pati. pie kura Latvijas kino režisora gribētu kādreiz strādāt? Un kāpēc? Nu, es gribētu droši vien pie Topkolova. Es Man pasarāties šķiet- filmē Liepājā. Jā, un... Nepaņēma, jā. Man neviens nejautāja, nemaz vai es gribu. Dari tāpat kā ar to Liepāju. Brauc Jā. vienkārši. Jā, es tā domāju. Viņš jau pat Liepājā arī filmē. Vienkārši uzrodies filmēšanas laukumā un paņem. Es esmu mazliet... Galvenais īstā laika drēbes uzvilkt. Tā ir. Man jau patīk tā paklauvēties. Es varu tā paklauvēties. Un tad es kādu Negribu laiku... pārdot māju, piedāvāt lomu. Un tad es kādu laiku esmu to kaut kur nolikusi malā. Un pēdējā laikā man atkal sāk likties, ka kam es varētu paklauvēties, ko man Es gribētu. mēģināju Jehovas lieciniekus. Nu, jā. Piedod. Jā, tur. Nu, tad gan jau, ka varētu arī pie Kairiša Lai pafilmēties. uz tām kannām var tikt. Jo, protams, uz kannām. Jā, nu, Bija kannās tas, kurš biedrs? Dārta. Dārta bija. Dārta Cīru. Jā. Dārta Un Cīru diezgan- arī nestrādās kaut kad drīz kaut kur Kurzemes teātros kaut kādos. Es nezinu, kā tur ir. Nu, droši vien. Dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim.
Jā, labi. Nu. Ko vēl lai tev tādu pajautā? Kas tev uztrauc? Padzeries. No šāda pasākuma man uztrauc. Publiska runāšana vispār man uztrauc. No kādas Vispār baidies? runāšana kopumā man uztrauc. No kādas šeit baidies? Padzeries. Tas ļoti Jā, sakarīgi atbildi. Viss, tā kā, kas tieši tev uztrauc? Tāpēc, ka 4 gadus akadēmijā tu tā dzīvo ar tādu kolektīvu viedokli, un tad ir diezgan ērti, jo tu vari Akadēmijā apspiež, paslaucīties. neļaujas ar savu viedokli? Vienkārši visiem bail. No pasniedzējiem? No visa. Man šķiet, ka it kā ir tā šausmīgi lielā kaut kāda pārliecība, ka mēs tagad esam šeit, un mēs tagad mainīsim un darīsim, bet visiem man šķiet tomēr ir tā kā diezgan ļoti bail, un neviens īsti nezina līdz galam, ko viņš par šo domā un kas tas īsti ir. Un tu tā ir ērti tā piešūkt tādam kolektīvam viedoklim, un tad pēdējā laikā, tad tu sāc tā kā atdalīties no kaut kāda liela veseluma, un tev jākļūst patstāvīgākam. No jūsu kursa ir kāds aizgājis jau prom no profesijas vai vēl ne? Tagad nav sanācis satikt visus. Es zinu, ka ir daži, kas es neesmu pārliecināta, un es īsti nezinu, kas šobrīd notiek viņu dzīvēs. Man šķiet, ka visiem joprojām ir tāda liela deksme un gribēšana, un varbūt pat, ja tas nenotiek šobrīd, tad tas droši vien kaut kad notiks. Tas ir atkarīgs varbūt arī no pašiem cilvēkiem. Bet tā jau man šķiet, ka visi tāpat grib to darīt un mēģina un par to domā. Ko vasarā darīs? Vasarā tagad tuvākais un lielākais notikums ir sporta spēles, mūsu kursa sporta spēles. Kursa sporta spēles? Viņi tur šaudās Jā. ar šautenēm un vēl kaut ko dīvainu dara. Jā. Tur sanāk 11 cilvēku un tā ir ķipa sporta spēles, bet šauj pa kaut ko. Pastāst šķīvīšiem. vairāk. Purge kaut kāds izklausās. Mums no pirmā kursa ir tāda tradīcija. Elmars ierosināja, ka mums vajag uztaisīt sporta spēles. Un tad mēs braucam pie kursa biedra uz mājām, un tad mēs šaujam pa diskiem. Mēs spēlējam volejbolu, mēs spēlējam futbolu, un dažreiz mēs tiekam līdz basketbolam, bet tas ļoti reti notiek. Jo parasti jau tā kā visi jau ir spēkus izsmēluši, un tur vairs nav ko. Un tad mēs ejam pirtī, un tad mēs peldamies, un tad mēs pārunājam, kas tad jauns dzīvē un pasaulē. Forši. Un tad šogad būs tas pirmais gads, kad mēs neesam visi kopā vairs kursā. Un tad būs lielā satikšanās. Tas būs forši. Pagājušajā gadā mēs paņēmām, mums tās mocekļu plēves ir, kas ir scenogrāfijā. Un jau tajā brīdī, kad mums atnesa scenogrāfi tās plēves, es jau domāju, ka pienāks tā vasara, tas sporta spēles, kad mēs viņus paņemsim līdzi un šļūksim. Un man zināms, cik tas bija forši. Mēs tur pagājušajā gadā paņēmām līdzi, pārgriezām uz pusēm ar domu, ka mēs jau to izrādi vairs nespēlēsim, vai ne? Vai ne? Mēs nespēlēsim, vai ne? Mēs jau viņus tā kā pārgriezām uz pusēm. Un tad mēs visi šļūcām, tas bija rīktīgi forši. Brīžiem man tomēr liekas, ka tev joprojām kaut 14. Jā, man arī laikam. Bet tas ir forši. Tas taču ir forši. Un tad šogad tas notiks. Un tad es dzīvošos pa Liepājas vasaru. To man gribas piedzīvot. To vajag, Jā, es jau mēģinu, es jau ielīdu kāpās vakardien, un es sasmērējos ar SPF, bet es izlaidu dažas vietas, un man ir tā kā daži apdegumi. Bet es priecājos, ka es sasmērējos, jo citādāk viss tā būtu. Trakā meitene. Tā nedrīkst darīt. Nē, Es jau vēl mācos drīkst, tos Liepājas noteikumus. Nē, droši Liepājai neiet pie jūras vienkārši. Vasarā aiziet nopeldēties, bet tā jau mēs baigi nē. Ja ir rīktīgi savūdīgi, tad var aiziet. Tāpēc, ka vajag... Tur jau nekas nemainās. Tāda kā jūra, tā vienreiz apsties. Jūra. Jā, bet negribas tā kā staigāt gar jūru un... Citur ir jau domāt tā kā melanholiskas infrastruktūra sabūvēta, ir celiņi, pa kuriem staigāt. Nav jāiet pa smiltīm, var dzirdēt, kas ausmiņās skan, tā nav tā jūra, kas traucē, nepūš vējš tik ļoti. Izklausās, ka viņš par to domājis. Man ir atbildes. Kur tu ej pastaigāties? Tu taču daudz Es esmu staigā. bijis visās Liepājas ielās. Tu staigā pa Liepājas ielām. Pa Liepājas ielām. Liepājas ielām. Tad tu neesi tāds melanholisks, kurš staigāt gar jūru. Ja ļoti, ļoti sūdīgi tad, bet citos gadījumos nē. Un ja nepūš vējš.
Ja ļoti sūdīgi un nepūš vējš. Ja ļoti sūdīgi un pūš vējš, tad nē, tad tā tāpat pielām. Bet es nesaprotu, kāpēc tā jūra vairs tā nesmaržo. Es pirmo reizi, kad gāju Tāpēc uz mēs jūru. vietējā. Tu pagaidi līdz tam. Bet nāks, ja jūras sūda ārā, tad jau viss maržos. Nu, jā, es vienkārši pirmo reizi, kad es atbraucu uz Liepāju ar visām savām mantām, un es gāju uz jūru, un es jau kaut kur pusceļā sajūtu to smaržu. Man likās, es dzīvoju pie jūras, ak, Dievs, es dzīvoju pie jūras. Pirmo reizi dzīvoju pie jūras. Bet tagad es vairs nejūtu to smaržu. Es nezinu, kas Būs. vai viņi ir. Varbūt es pats savilksies ar to smaržu jau, zini kā. Tu aizbrauc uz Sevi jau to Rīgu, nejūt. un tad tur viss jau. Un visi rauc deguns, tā kā tu bišķiņi tā kā pēc aļģēm. Kāds tev bija iespējas par Liepāju pirms tu šeit tā kā sāki kaut ko darboties? Vai tu zināji kaut ko par Liepājas teātru, vai tu biji skatījusies izrādes un blablabla? Nu, vispār par Liepāju kopumā man bija ļoti labs iespējas, jo man šeit Liepāja diezgan forša vieta. Nu, te sanāk reti atbraukt, jo tā sanāca, ka tas tālu, protams, tagad vairs nešķiet tālu, tas 3 stundas autobusā paiet šitā. Bet sajūta bija ļoti forša, un tāda Liepāja vasarā kaut kad es biju laikam piedzīvojis, bet tā kārtīgi īsti nē. Un tad es par to priecājos. Un par Liepājas teātri, nu, ļoti kaut kāda jauka, ļoti arī kaut kāda noslēgta sajūta. Šķiet, ka tas ir ka te ir tāda sava pasaule, bet kas ir tāda forša pasaule, te ir pīpētavas sarunas un tās tāda foršā, stilīgā lieta. Nē, bet tiešām mēs visi kursabiedri vienmēr esam klausījušies pīpētavas sarunas un visiem ļoti patīk. Sveiciens taviem kursabiedriem. Jā, Cik jauki. starp citu, es kaut kad tieši arī Mildē stāstīju, ka mēs kaut kad mēs atbraucām šeit uz Grimmiem, uz ģenerāli, tad mēs pavērām durvis uz pīpētavu, un tad tur tieši notika ieraksta veikšana. Vēsturiskā brīdī. Vēsturiskā brīdī, jā. Kāds ratīt apakaļ un pastīsies. Oh my God! Tas notiek. Bet viss ir te ļoti jauki. Man prieks te būt. Bet, nu, tagad, kamēr tu vēl neesi iemesta tajā repertuāra ritenī un nav, nezinu, 5 izrādes nedēļā, un tagad tā brīvā vasara, kas ir vēl tas, ko Santa Breikša tā kā dara savā dzīvē, kad nav teātris jāspēlē, jādomā par lomām vai jāklauvē? Nu, es mēģinu sevi te nodarbināt, mēģinu izdomāt savu hobijus visādus un kaut ko darīt. Tad es eju kāpt sienā. Okay. Tajā 10-metrīgajā sienā. Viņa nevar tikt vaļā no tiem nekustamiem īpašumiem. Viņai vajag kaut kādu tā kā Vismaz sienu un siena. 4 stūri. Varbūt uzkāpšu. Varbūt tas tā ir. Nē, bet man šeit tā kāpšana, man vienmēr paticis tā kā kāpeli pa kokiem. Bet es... Tev ir 14 gadu. Mazliet. Un tu esi puika. Un tad es domāju, ka nu, te jau ko lai es daru. Nu, tā peldēšana man tā kā vasarā, jā. Bet vispār man parasti augsts, tāpēc ar to ūdeni man ir kā ir. Bet nu, kaut ko tādu darīt, man ļoti patīk darīt lietas. Un tad es domāju, ka varētu aiziet pamēģināt. Un tad es pirmoreiz aizgāju, un tas bija tik forši. Un man tik labi Bet kā sanāca. tas ir? Tas tā kā tu vienkārši kāp. Nu, tev ieskatīt kaut kādā striķītī, lai tu nenojaucies. Jā. Bet tu kā katru reizi mēģini atrast citus tos struntiņus, pie kuriem pieķerties? Vai tu vienkārši kāp? Tur ir konkrēta trase. Tur ir tā kā, tev ir rekordi, piemēram, zilo aizķeru. Aha. Tā trase. Bet, ja tas ir īsāks vai garāks vai smagāks, tad tev cits Nē, nu, tur trase ir tā, tur ir pa līmeņiem arī. Tur ir tā pirmā siena, ir tā, viņi to sauc par bērnu sienu, bet, nu. Jā, tev ir redzi? Bet es kāpju arī pa otro un pa trešo, jā. Jau. Es kāpu. Tu esi bijusi uz Tarzānu Liepājā, Beberlīnās? Nē, bet es Tev varētu patikt. plānoju. Es redzēju, jā, ka tur ir, es plānoju, ka kaut kad ir jāaiziet. Vai tas mīļākais ēdiens ir nageti vai kartupeļi? Nē. Bet tas ir forši. Tas ir forši tur kāpt. Jā. Un tad es tur kāpju, un tad es mēģinu iet pirmdienās, tad, kad mums ir brīvdiena. Tagad beidzot sākas brīvāks laiks, tad var iet arī ne tikai pirmdienās, bet pirmdienās ir forši iet, jo pirmdienās neviena nav. Jā. Viena pat kalnā. Nu, aptuveni tā, jā. Un tad tu kāp, un neviens tev netraucē. Vienīgais ir tas, ka tev nevar ko sacensties. Tev patīk sacensties? Nu, tajā sienas kāpšanā man patīk laikam sacensties. Jā. Es īpaši, ja aizēju ar kādu kopā, tad man ir tā interesanti. Nu, tu varēsi izkāpt šito, tad es varētu izkāpt arī šito, un tad gribas.
pakāpt. Es tā brīnies. Nē, es vienkārši cenšos visu laiku iztēloties, kāds ir, jo man tā kā kaut kā, jā. Tā jau tiem bērniem ir, Bet ka tas ir viņiem vajag interesi. visu laiku to sacensību. Jā. Spēli, to gamification. Labi, Jā, nu, bet, ko vēl bet tu es dari? aizgāju arī Rīgā uz boulderingu, un boulderings man tik ļoti nepatīk. Kas ir Kaut kāda boulderings? akmeņu stumšana vai Boulderings kas? ir tā, ka tu kāp 4 metru augstumā, nu maksimums laikam, nu līdz 4 Bez metriem. striķa. Bet viņas ir Bez tās, striķa, jā. tur ir tās šķībās sienas. Gan dažādas, un tur ir arī pa dažādiem līmeņiem, tad tu vari kāpt. Bet nu, viņas, jā, tur nav tāds augstums, man laikam patīk tas Tur augstums. jau jābūt krampim ir ritīgam. Nu, vai tu viņai nav? Nu, viņai ir. Nu, Es neatceros, kad es pēdējo reizi 20 gadu laikā būtu pieklājies pie svešām durvīm. Tā kā tas bija kādreiz. Tagad man ir bet vairāk bail. still Tagad es tā kā. vairs nevaru. Tu jau esi gatava atkal klauvēties, tu pati teici. Tas ir citādāk. Tas ir citādāk. Tad man bija ko piedāvāt. Tagad es nezinu, vai man ir ko piedāvāt. Jā, nu tad es kāpju, un tad Bet tas boulderings tev tā kā nē. boulderings kaut kāds. Tur vajag. Nu, labi, es domāju, ka. Bet vienīgā tur atšķirība vajag tas, ka nav tā tehniku. striķa, ja? Vai vēl kaut kāda atšķirība? Nu, principā, jā. Nu, tur ir, man liekas, boulderings ir sarežģītāks. Tu Tur gribētu tas ir kāpt tas, arī kur viņi kalnos? tur Karina tās kājiņas arī augšām. Ak, jau. Tu gribētu kāpt arī kalnos? Jā, man tagad ir diezgan liela vēlme kaut Tev kam vajag, tādam. tad arī nav parunāt. Viņi ir tā. Nu, Liepājā ir tie visur gājēji. Un viņiem ir visādi forši braucieni, un es par to visu laiku domāju, bet tajā pašā laikā šķiet, ka gribētos vasarā arī filmēties. Un tad es mēģinu saprast. Nu, cerams, ka es aizbraukšu uz kādiem kalniem šovasar. Tu jau vēl jaunu. Lai aizbrauks. Ok, nu vēl kaut kas Tādi bez plāni, kāpšanām labi. sienās. Un, ko mēs ejam uz treniņiem? Jūs ejat uz treniņiem ar jauniem kolēģiem. Ar jauniem kolēģiem, jā. Mēs ejam. Kačājaties. Un tas baigi forši īstenībā. Tad forši iet kopā ar citiem, jo tad vieglāk aiziet. Jo man ir tāda tendence, ka es aizēju kādas dažas reizes, un tad man pēc tam vairs negribas iet, un jau man beidzās motivācija. Es varu sākumā riktīgi maukt, un tad man pāriet motivācija, un tad ir labi, ka pārējie kaut kā iesim, kāpēc nebija. Un tad ir forši. Redz, ka nezinu, kā būs vasarā. Vasarā jau, man liekas, es negribu vairs to Karstāk. darīt. Nu, pludmalē ies volejbola spēlē. Nu, es nezinu. Jāgatavojas tām sporta spēlēm. Tas gan. Jāgatavojas sporta spēlēm. Ko jūs vasarā darīsiet? Es ļoti ceru, Tu daudz. brauc uz. Jā, Kaut mēs kur lidosim. brauks uz savu grāmatu. Nē, Nē, bez tu brauc- grāmatas. Es braukšu uz 2x2. Jā, Pareizi, uz Amprikas valstīm. Nu, labi. Okay. Bet pēc tam īstenībā es ļoti gribu būt te. Nu, es gribu būt uz vietas, es gribu būt mājās, es gribu būt dārzā, es gribu vienkārši sēdēt laukā. Tev nav 14 gadi. So, jā, drīz 40. Šausmas. Bet es to gribu. Un tu? Es tūlīt sagaidīšu sezonas beigas, aizbraukšu līdz Tatriem. Bišķi pastaigāt. Redzi, kalni. Kalniem, jā. Bet tu jau tā Bet, nu, tur apcerīgi. arī 2-5 gadnieki būs tā, ka es domāju, ka mēs tur tā samērā vieglos pirmo sienu ņemsim. Un nu, tad jau skatīsies, ka būs kaut kāda zāle jāapļāvēt kaut gan jau. Bišķi vajag pagulēt un atpūsties un palasīt grāmatas. kur tu pļausi zāli? Viņam ir kur Nu, pļaut. visur jau viņa aug. Bet laukos, pie sevis laukos. Kur tev ir lauki? Kurš te atnāca uz podkāstu? Tu vai es? Piedod. Man Nezināju, ka pērkonē nedrīkst. lauki. Pērkonē. Tas pat pie Liepājas. Es esmu uzaicinājuši kādreiz. Nu, labi. Tā, laiks īziņā, ne? Man ir jāizstāsta, kas mums te ir, kas tam mums te ir paredzēts? Jūs tikmēr varat runāt. Īsziņām? Teātra Īsās ziņas, Īsās ziņas. kuras ir atsūtītas gadījuma īsziņā. Vārdu sakot, Liepājas teātra festivāls tūplānā jau pavisam drīz, no 20. līdz 23. augustam, ir pēdējās dienas, lai nopirktu kopbiļeti. Es šodien papētīju, tur ir 6-7 izrādes no visdažādākajām Baltijas reģionu valstīm. Ja tas festivāls būs kaut uz pusi tik labs kā pagājušo gadu, viņš jau būs ļoti, ļoti labs. Tā bija viena no labākajām pagājušā gada pieredzēm. Tā kā ieiet biļešu paradīzē, paskatieties. Tur var pat 100 eiro nopirkt uz visu festivālu programmu biļetes, un tas ir baigi labs deals.
Vēl kaut kas bija jāpasaka, ne? To tu izgriezīsi ārā. Pēdējais laiks nopirkt Liepājas teātra abonementu līdz 19.09. Nav pēdējais laiks, vēl ir ļoti daudz laika, lai nopirktu to abonementu, bet viņš tirgojas un droši vien šur tur internetā var iepazīties ar to, ko mēs nākamajā sezonā piedāvāsim Liepājas teātrī. Un mums ir dota atļauja izlozēt mūsu Patreoniem ielūgumus uz izrādi ar Santas Brekšas piedalīšanos, ko Santa izdarīs, izņemot Freimanu, jo tur nav biļeti. Tā kā, es saprotu, tā ir viena izrāde, nē, divas. Nē, Jau Amerikas latvieši. Amerikas latvieši, kas varbūt labāks par šo, Freimans. uz kur nevar dabūt. Jā, uz kur nevar dabūt. Tātad divas, pagaidām divas. Tātad iespēja tikt uz divām izrādēm vai arī uz Elmāra Seņkova skolotāja istabu. Tas būs novembrī tikai. Izlozēs un tad varēs Bet būs forši droši vien. Būs Tāpēc, nenormāli labi. tā ir laba izvēle. Izdarām šo lietu. Tu izvelc ārā no šejienes, te ir lapiņas ar mūsu Patreoniem. Labi. Mildi piedod. Pirmo reizi šitā kaut ko tādu dara. Tu esi tā kā Šitos tā kā Mārtiņš Rītiņš. Un uzvarētājs ir. Stoller, citrus juicer iegūst. Man jāsaka skaļi, jā? Nu, saki. Anna Blumberga. Anna Blumberga, jā, mums ir arī ēpasts. Anna Blumberga varēs iet uz teātri, uz kādu no Santas Brekšas izrādēm. Mēs šito piefiksējam, ar jums tiks saziņā veiktā jūsu ēpastā. Mrs. Blumberga. Paldies, tas tā, kas vēl? Kas vēl? Pačurājam? Jā. Tā tad mēs esam atpakaļ. Santa Brekša pārģērbusies otriem cēlienam. Un mēs velkam lielos big guns ārā jautājumus. Vai tu biji iemīlējies kādā kursa biedrā un kāpēc tas bija Ričards? Cik jauki. Čau, Atbildi ir skaidra. Jā. Tu biji iemīlējies Ričardā. Next question. Tas nav Ričards, kas uzdev jautājumu. Kurš tad? Gan jau, ka Matīs. Tas nav Matīs. Kas Nē. Nu kā, mēs taču visi bijām kādā samīlējušies. Tur taču tā tas notiek. Jā. Kā citādāk. Es nebiju iemīlējies nevienā savā kursa biedrā. Goda Man vārds. vienkārši nav sirds laikam, bet jā. Nezinu, kā ar to ticamības momentu. Jā. Nē. Tad mēs nevaram sagaidīt atbildi šo jautājumiem. Nē. Nē, ok. Kā pateic? Kā mazs sapīts 14-gadnieks. Nē. Labi, Nu, tev tur nebija vēl kaut kādi jautājumi? Tu Nē, nebija. Man te jautājumi. Nē. Tu pieteici to visu tā, viens ka tāds likās, ka spēcīgs būs. un tāds uz izsitošanos liedēm, bet tas arī viss. Labi, ko lai tev pajautā tādu labu... Nu, pastāsti, kā tev liekas, rekur, kā jaunam cilvēkam visā šajā borģelē, kas tavuprāt ir un ko nozīmē un kā jāattiecas pret tādu lietu kā spēlmeņa nakts? Vienkārši tur kaut kādi visi tie papīri augšā stāv kaut kādiem balvām, tad man kaut kā tur tas kaut kas tur atnācis tāds dīvains. Starp citu apsveicam mūsu kolēģi Mārtiņu Kalitu ar Harību Tieši Liepiņu tā. balsu iegūšanu. Jā, Jā. Bet- Tu redzēji tā video? jā tik ļoti smieklīgi. Vispār mēs ar viņu sēžam šeit. Es sēžu Mārtiņu Kalitas sēdeklī, jo es esmu gandrīz Mārtiņš Kalita gandrīz es un sveiciens Vajāram Rubenim. Tātad, tev bija laiks sagatavot atbildi? Nē, nu es nezinu. Nu, droši vien, ka... Man Pagaid, nav- kas tas tagad ir? Tu aizgāji uzvilkt vestīti un Un tagad vairs neatbildēs uz jautājumiem? Nē. Nu, jāsaka tā kā no sākuma. Es nezinu, laikam, nu, tā jau mums, laikam, ne, nu, droši vien, ka tas ir forši, ka tevi nominē, man šķiet. Tas, ka tā kā, man šeit mums īsti šajā visā profesijā, tas ir diezgan tā kā forši, ka tavu darbu novērtē un ka tevi pamana to, cik tas ir tā kā pareizi vai nepareizi. Nezinu. Nu, gan jau, ka man šķiet, ka to vajag.
Man šķiet, tas ir forši, tas kaut kā droši vien motivē. Bet, Nu, es neesmu bijusi nominēta, es nezinu, ko tas nozīmē. tu pafantazē. Kā būtu, ja būtu? Tas būtu forši, gan jau. Okay. Man šķiet, ka ir ļoti maz pārliecības vispār par to, ko tu dari, un vai tas tā kā ir vispār labi vai slikti, un kas tas vispār ir, un vai tu vispār kaut ko māki, un ja tev kaut kas ir sanācis, un kāds to ir tā kā pamanījis un novērtējis, tad droši vien, ka tas dod kaut kādu pārliecību par sevi, un tā pārliecība droši vien diezgan svarīga. Jā, bet kas tev ir autoritātes? Kā viedoklim tu uzticies? Tu lasi recenzijas un uzticies tām vai kolēģi viedoklis? Kursa biedriem, tā droši vien ir pirmā lieta. Kursa biedri. Protams, Elmārs, Māra Ķimele. Un arī droši vien tuvākās draudzenes, tās droši vien ir ļoti svarīgi, jo mēs kaut kā spējam droši vien savā starpā sarunāties visgodīgāk, cik mēs varam. Un tad tas viedoklis droši vien ir tāds godīgs un precīzs. Bet vispār diezgan labs atskaites punkts arī sev droši vien esmu es pati arī. Man šķiet, ka es tā cenšos, es nezinu, man šķiet visi zina, cik tu esi strādājis un cik tu neesi strādājis. Un es mēģinu tā godīgi uz sevi paskatīties. Un beidzot, līdz ar teātri arī man tomēr ir tāds atskaites punkts, jo es vismaz redzu, ka man bija viens šāds iestudējums, es izdarīju tādu darbu. Tagad man ir nākamais iestudējums, es esmu izdarījusi tādu darbu. Un tagad es varu man ir uz ko atskatīties un kaut kā iet uz priekšu. Bet, nezinu, būtu godīgai pret sevi. Tas labi. Un kā tev ir, vai tu spēj pateikt arī citiem, teiksim, vai tu spēj kādu kritizēt? Jā. Ja? Jā. Ja zini, cik tas ir jūtīgs jautājums, kad tu... Es nezinu, man šķiet, ka man liekas, ka tā kā it īpaši kursa biedriem un arī draugiem, ka draugi ir kursa biedri un vispār arī citu teātru pārstāvi kaut kādā ziņā kļūst par kaut kādiem draugiem. Man šķiet, ka tas ir vērtīgi un svarīgi. Es zinu, ka tas ir laikam ļoti kutelīgs un ļoti sāpīgs jautājums bieži vien, bet man šķiet, ka tas ir, ja tā ir, viens jau nesaka ak, Dievs, tu tur tik briesmīgi darīji un tā. Tā ir tomēr kaut kāda, nezinu, konstruktīva kritika. Un tā konstruktīvā kritika jau kaut kā palīdz. Un es arī mēģinu viņu kaut kā uztvert tā, sev par labu kaut kā, nevis mēģināt. Dažreiz, protams, ir, runāt jau ir viens, es šito uztveru baigi labi un viss kārtībā, man tas netrāpa. Protams, ka tas kaut kur trāpa, bet tas droši vien ir kaut kāds godīgs viedoklis. Bet jūs jau, man liekas, tomēr arī akadēmijā kaut kādā mērā tiekat pie kaut kā tāda radināti. Ka tas viedoklis par to, ko tu dari, ir no pirmā brīža, kopš tu vispār tur spēr to soli. Un tad, es domāju, ka tas arī bija jau norūda tajā akadēmijas laikā. Tomēr. Jā, bet arī tas tajā pašā laikā saglabā arī to, ka tu spēj, tevi varbūt kāds nokritizēja, par tevi kaut ko pasaka un tā, bet tu spēj kaut kā saprast, kas ir vērtīgs un kas nav vērtīgs, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Jo, ja, piemēram, nezinu, tu pēc labākās sirdsapziņas tiešām esi darījis visu, ko tu varēji izdarīt, un esi par to domājis, un bijis... man šķiet, ka tas strāpa tikai tad, ja tu neesi strādājis. Tikai tad, ja tu esi strādājis, tad tu par tiem jautājumiem, kurus tev, nezinu, piedāvā vai... Tur nav iespējas iekrist vēl kaut kādā dziļākā, tādā sevis kaut kādā šaustīšanā, jo, ja tu esi strādājis un kāds tev tā kā... Bet tad tas netrāpa tā. Bet, ja tu esi tā strādājis un tu zini, ka tas ir labāk un kas pasaka, tu vienkārši diezgan cilvēks, neko nesaprot. Jā. Tas var vēl, tā kā paspiest zem ūdens. Ne? Tad, ja tu pārāk daudz klausies, tad droši vien tajā. Tātad, jo, ja tu atbildi zini, neklausīties. Vajag paklausīties. Man šķiet, ka tas ir vērtīgi paklausīties. Bet jā, kaut kā, jo es zinu, ka es esmu tiešām darījusi visu, ko es varēju izdarīt un mēģinājusi pēc tīrākās sirdsapziņas darīt to, ko es gribu darīt, tad man šķiet, ka,
Ja tev nepatīk, tad tas ir tavs viedoklis. Tad varbūt šī nav man īstā profesija. Labi, Kas tev un kā ar seriāliem? Filmētos, ja tev piedāvātu seriālu? Viņi ir bijusi kaut kādā seriālā. Jā, Viņi ir pareizi. bijusi, Tajā jā. kaut kas ar to Robotiem, kaut kas par kaut kas robotiem par bija. robotiem bija. Nē, Tur tu 14-gadīgi. Tur bija 14-gadīga. Nebija gadījuma 14. Vai tas mazais brālis? Kāp kokos? Vasarā kāpu kokos, jā. Un tas seriāls bija Bruno. Jā, pareizi. Bruno. Nu, un kā ir ar seriāliem? Kāda tā bija pieredze, vai tas ir tāds ritīgi kaut kas atšķirīgs, tavuprāt, no vispārējām, vai tu gribētu vēl? Ļoti grūti ar to ir tiešām. Vispār ar to. Nezinu, mums kaut kā laikam akadēmijā Elmārs vienmēr kaut kā mūs ir bakstījis būt uzmanīgiem ar to, kur tu piedalies un ko tu dari. Protams, tā realitāte beigās ir daudz citādāka nekā tas foršais tavs stāsts, ko tu biji iedomājies. Tas tā kā kaut kādā brīdī droši vien ir jādara. Un to ir arī forši darīt, jo tā tomēr ir filmēšanās pieredze un tam līdzīgi, bet es nezinu. Tagad es droši vien gribu filmēties, es gribu. Bet tu gribi izvēlēties, kur tu gribi filmēties? Man vienkārši kaut kā bailes, nezinu, sačakarēties. Es tev saprotu. Tu saproti mani? Es tev saprotu, jā. Ļoti labi, ka tu mani saproti. Man šķiet, ka jā, vienkārši man liekas, tik viegli ir atstāt kaut kādu paliekošu tādu vienu kaut kādu tēlu par sevi. Lai gan tagad man šķiet, ņemot vērā, ka tas saturs ir tik daudzveidīgs un tik ārkārtīgi plašs, tas neatstāja Tur arī tik piedalīties liels. Visādās šaubīgās lietās. Jā, tas ļoti ātri aizmirstās. Tas ļoti ātri aizmirstās. Tevi atcerās kā seju, tas gandrīz tikai pozitīvi. Cik tu vari pats ar sevi sadzīvot, ka tu esi pārkāpis kaut kādu savu iekšējo ētiku un kvalitātes latiņas, bet jā, tas ir tā ātri tā nogrimst, un tad vienkārši tu esi tāds, es šito kaut kur esmu redzējis, viņš laikam kaut kāds tur, nezinu, zināms cilvēks. Jā, tā tas ir, man šķiet, kā tā tas ir, un tad to es arī kaut kādā ziņā izmantoju par tādu savu, bet, ja man ir kaut kāds šaubīgs jautājums par to, tad es atceros, ka tas jau gan jau kā var arī ātri aizmirsties, bet dažreiz jau nevar arī zināt, ne? Tur jau var kaut kā... Tur tā lieta. Un tu nekad nezini, kas izšaus. Un citreiz varbūt, zini kā, tu tomēr es kaut ko baigi labi izdarīsi un visiem patīk. Un tev ņem vēl. Un patiesībā jau tā arī tās lietas laikam notiek. Jā, daudz ir izgājuši cauri visādiem ugunsgrēkiem. Un pat ugunsgrēks tagad tas ir jau ir bijis aizmirsies. pakāpiens, jā, un tas ir bijis pakāpiens. Ugunsgrēks galvā pārvērties par Latvijas jau kaut kādu kultūras kanonu, kurš tā kā ir... Neviens neheita ugunsgrēku. Kas tevi spārno, kas tevi spēj izsist no sliedēm tādā teātra kontekstā? Tā kā skatoties vai to darot? Droši vien darot, bet arī skatoties. Vispār man... Dažreiz man sanāk sevi tā labi iedvesmot, un tad es kaut kā forši pastrādāju. To šodien varēja pamanīt, kad tas sanāk. Un tad, kad es pastrādāju, tad man paliek vēl foršāk to darīt. Un tad es saprotu, ka, hei, es taču varu vēl izdarīt, un tad es varu vēl izdarīt, un vēl izdarīt. Visgrūtākais ir pārkāpt pāri tam kaut kādam sākumam, ka tev negribas, vai ka grūti, vai tu nezini, kur sākt. Bet tad, kad tu sāc, nezinu, pa kaut kādiem maziem gabaliņiem tam pieslēgties, tad ir atkal tā baigi forši. Un tur laikam ir tā foršā sajūta to darīt. Jā. Bet vispār man ļoti patīk ģenerāļu un pirmsrāžu laiks. Tas ir vienmēr ļoti forši. Tas ir tā kā diezgan stresains un nesaprotams un maz miega. Bet tas ir kaut kas, tur ir kaut kāds actions notiek. Es laiku kaut kāds actions notiek. Kāds kaut ko redzējis, kā tev liekas, kas noticis, šitien kā tas izskatās, vai tu tā kā kaut ko saproti. Un tas ir foršs laiks. Jo tad, kad jāsāk spēlēt izrādes, tad ir bišķiņ tā kā, ka tas ir darbs laikam, tas nav nekāda tāda lielā izklaide. Bet es tāpat mēģinu sev saglabāt tomēr tādu svētku sajūtu. To ir diezgan grūti izdarīt, bet... Kā tu saglabā svētku sajūtu? Sāta? Saglabā svētku sajūtu. Svētku sajūtu. Es mēģinu kaut kā tajās dienās, kad ir izrādes, tad es tā
Sveces iededzināt. Nu, tad es kaut kā vienkārši padzīvojos savā pasaulītē, izdzeru savas kafijas, kā man patīk, un pādu to, kas man patīk, un tad tā pagatavojos tam domās, tam pieslēdzos, un tad es par to priecājos. Bet tad, kad tas ir tādā, kamēr ir vēl mēģinājumi paralēli, un tad ir izrādes, tad tas ir diezgan sarežģīti. Tur laikam sāks tā. Es saprotu, ko tu saki par tiem Sūrā, ģenerālu mēģinājumu nedēļu un tam līdzīgi, bet man liekas, ka jā, tur ir tas kaut kāds drives iekšā tajā visā un tā, bet tas ir, man liekas, tik neveselīgi cilvēkam. Jā, bet man šķiet, ka mums šausmīgi patīk dzīvot tajos hajos. Laikam, bet es vienmēr tā kā... Tā tas ir. Tu iznāc no pēc tās pirmizrādes tā kā nedēļas no teātra, atver tās durvis, iespīd acīs sauli, un tu saproti, ka tu neesi normāli nedēļu ēdis, neesi gulējis. Es domāju tikai par kaut ko vienu. Viss ir palaists kaut kādā pašplūsmā, un tev ir kaut kādā dzīvoklis nekārtīgs. Jā, un viss ir. ir tāds tagad realitāte, back to reality. Tā tas ir, jā. Bet tomēr tas ir ļoti forši. Gan jau, ka tas ir ilgtermiņā ļoti nogurdinoši. Un droši vien, ka vienā brīdī tas sāc taupīt kaut kā savus spēkus un izlīdzināt. Tad iziet ar štampiem vienkārši. Ko tu saki? Ar štampiem tad iziet cauri, vai kā mēs sakām, profesionalitāti. Kur sākas tas darbs, Gati? Kurš? Šīs profesijas darbs. Mums tā kā ir kaut ko, ir kaut kāds posms, un tad saka, tagad sākas darbs. Darbs sāks pirmajā mēģinājumā. Jā, bet tas ir saka, par ilgtermiņu runājot. Par ilgtermiņu? Pirmajā darba dienā? Viss tu jau strādāsi jau. Jā, tu jau, tev labi, tu paliksi par Jā, bet kurā brīdī tu saproti, ka no tās kaut kādas, šis kļūst par darbu, un šis ir jāsāk uztvert kā darbs, un ka tu nevari dzīvoties pa mākonīšiem. Tad, kad pārējā dzīve paliek lielāka. Jo tas groziņš ir viena izmēra, un ja tu un kaut kādā brīdī visu aizņem teātris, bet neizbēgami tava pārējā dzīve, tā kā tur ielien bērni, tur ielien kaut kādas attiecības, un tur ielien vēl kaut kas, un tā vajag būt, lai tur ielien, jo citādi tu vienkārši izdedz. Tā vajag laikam, jā. Tā šķiet. Bet pirmos gadus jau var tā maukt vienkārši. Tas bija... ir mazliet tāda sajūta, ka, kaut kādas dzīves jau nav, tāpēc, ka tu esi tā kā... Jau nav? Nē, tāpēc, ka, piemēram, ļoti sarežģīti ir... Vispār īstenībā ir ļoti sarežģīti komunicēt ar cilvēkiem, jo tu 4 gadus esi dzīvojis kaut kādā tādā savā noslēgtajā burbulītī, no kur tu absolūti neesi gājis ārā, kur tu saproties ar cilvēkiem, vispār ar viņiem nesarunājoties, jo jūs vienkārši ļoti labi saprotaties, un tad tu tā kā nokļūst kaut kādā pasaulē, un tev ir jāsāk tā kā runāt ar cilvēkiem, tu pēkšņi vairs nezini, kā runāt ar cilvēkiem, jo vienīgais, ko tu dari, ir teātris, un viss, par ko tu runā, ir tikai teātris, un tad tu nonāc kaut kādā kompānija ar cilvēkiem, saprotu, pēc tam tik garlaicīgi, man vispār nav ko stāstīt. Vai arī viņi visi ir garlaicīgi? Nē, varbūt es kādā brīdī tā domāju, bet tad es sapratu, ka īstenībā tā nav. Jo dažreiz arī ar šiem teātra cilvēkiem vairs nav par ko runāt. Tavi vecāki un tavi ģimeni, viņi nāk no kaut kādas radošās vidas un pasaules vai vispār cits kosmos pēkšņi. Ja tā bija jāsapelna nauda. Cits kosmos, jā. Nē, tas ir normāls jautājums. Tad jau, ja bija jāspēlna dzīve, tad jau viņi mākslinieki, ne? Nē, man nav. Man māsas tā ļoti radoši dzīvojās, bet vispār man nav pārāk. Man mamma ir ar visādi lielu fantāziju, man šeit viņa visu kaut ko var izdomāt, un tādā ziņā viņa ir diezgan radoša, bet vispār baigi nē. Tev ir daudz sibu, brāļu māsu. Tas ir latviskais vārds brāļiem un māsām vienā vārdā - sibi. Dieniņ, es domāju, ka tas ir kaut kāds tas ir ļoti svarīgi. Tas ir labs vārds. Tas nav ļoti slikts vārds. Nav vārds siblings, bet tieši tā, kāds sakars. Labi, tad izdomā kaut ko labāku. Labi. Tātad tev ir daudz sibu? Man ir 2 māsas. Ok, tad tev ir 2 māsas, nevis sibi. Ja tev būtu māsa un brālis, tie būtu sibi. Jā, man ir 2 māsas. Vienai ir 4 gadus jaunāka par mani, un otrai ir 12 gadus jaunāka par mani. Vecā māsa. Jā, es esmu vecākā māsa. Un pati jaunākā māsa, kas droši vien vēl pavisam maziņa skatās tevi kā, Kā uz vecāko Santa ir aktrise teātrī. Nē, viņa uz man liekas, skatās ar tādu tā kā
Dievs. Man māsa ir tik stilīga. Man mazākā māsa ir tik stilīga. Viņa vienkārši man šeit, es viņai dažreiz prasu, kādi ir tie jaunie vārdi, kādus izmantot. Un tad viņa man iemācīja, ka viņi tur ērbāloja visu matemātikas olimpiādu. Ko? Ērbāloja. Airball, ok. Jā. Jo 6-7 jau ir vecs. Jā. Tas jau ir vecs joks. Tad ir centriksi. Tie ir bērni, kas vazājās pa centru. Okay. Tie ir tā kā neforšie, tie ir tie dīvainie kaut kādi. Un tad es viņai prasu šos te vārdus, bet viņi baigi negrib ar mani runāt. Jo tu esi veca. Jā, man liekas, ka viņi tā ir. Viņa ir tāds, tā kā tu esi tik vecs, tā kā tu vispār nesaproti manu pasauli. Tā man šķiet. Bet tas ir ļoti forši. Man patīk uz to skatīties. Un man patīk, ka es viņai mēdzu uz kaut ko pajautāt un lai viņa man kaut ko pastāsta. No viņas diezgan grūti kaut ko izdabūt laukā, bet dažreiz sanāk, un tad viņa kaut ko pastāsta interesanti. Ļoti labi. Jā, mēs par vecumu runājam. Kur tu redzi sev pēc 10 gadiem? Kuru un kādu? Nu, pēc 5 es vēl esmu šeit, savā galvā. Ok. Tev ir 5 gadus plāns. Nu, varētu pamēģināt kaut ko tā. Nē, tas labi, ka tu... Es nezinu, pēc 10 es nezinu, man nav nejausmas. Pēc 5 tu redzi sev šeit? Jā. Kā? Nu, tā kā turpinot darīt to, ko es šeit daru. Rasu tev sveicinu un... tā ir tā aktrise, jā? Jā. Ok. Nu, labi. Ļoti lakoniski atbildi, labi. Ļoti laba atbilde. Labi, tad nav ko. Tad tiekamies pēc 5 gadiem vienkārši. Tad, vispirms, lai viņi pasaka, ar ko mums sāk nākamo sezonu. Ar ko ja mēs nenoslēdzam ar šito tēmu šajā sezonu. Mēs neesam vairs sezonās, jā? Es nezinu, vai mēs varam atļauties teikt, ka šīs ir sezonas. Lai gan šogad kāds 6-7 epizodes, man liekas, bija. Ja? Milda? Mēs plūstam bet tālāk. Kā jau vienmēr mēs mūsu viesiem aicinām izteikt viedokli par mūsu nākamo viesi. Es zinu, ka teiks, droši vien kādu no saviem kursabiedriem varbūt izdomā kaut ko oriģinālāku. Nē, lai pasaka vienu kursabiedru un vienu nekursabiedru. Es tā iedomājos, tu tajā poļas epizodē teici, ka tev nav sanācis īsti parunāties ar Māru Ķimeli, un tu man likās, ka varbūt Māru Ķimeli. Māra būtu tik labi. Man liekas, tu jau pat neesi pirmā, kas to tā kā iesaka. Redz, mēs jau pat mēģinājām. Mēs jau esam kaut kad jau iesākuši sarunas, bet Māra tomēr ir, tas ir titāns, pie kura nevar tā vienkārši piekļūt. Man šeit Māra ir ļoti atvērta un Māra piekristu. Gan jau. Mums pat bija iesāktas sarunas, vienkārši kaut kā tas nenotika. Un es domāju, tas būtu ļoti interesanti arī. Man būtu atkal bail, vienkārši tas ir krēzi. Ir tie daži pasniedzēji, no kuriem tev ir vienkārši stokā bail. Vienalga, kādas tās attiecības veidošas. Tad jau Lauris Gunders būs jāuzaicina. Jā, Lauris būs gan nākamā sezona. Tā gan, jā. Tu būsi tajā gabalā pie Valtera. Mistērija atrisinājās. Būs nākamais sezonā spēlēs Lauris Gunders. Jā, un viņš arī to lūgu uzrakstīja, Valters to iespēja. Pats uzrakstīja, pats spēlēt. Ko te aktieris vajag? Jā? Nē, labi, viņš jau tajā vecuma zonā, tajā mūsu tajā plānajā vecuma zonā. Jā, labi. Atbildi pieņemt. Un no kursabiedriem man tas jāpasaka Agati Mariju Bukšu. Agati Mariju Bukša. Kas ir viņa? Tā ir viņas vēlākā vēlēšanās. Būt šeit? Cik jauki. Agatas vēlākā vēlēšanās. Labi, Agate Marija Bukša ņemam vērā. Vēl kaut kādi savstarpēji uzslavas un komplimenti. Vai tev ir kaut kas, ko tu pat gribi pateikt? Ko tu šokad neesi pateikusi? Kas ir tev jāskrien kāp kokos? Es nezinu, man nav nekas tāds. Jūs varbūt varat vēl kaut ko pastāstīt. Gadienīgi, slēdzot tas mikrofons ārā, un tad tu jau pateiksi. Abonamenti, Patreoni, piesakieties par Patreoniem un pērciet festivāla biļetes. Jā, jo viss turpinās. Tieši tā, festivāls būs super foršs un interesants un aizraujošs, un viss būs Liepājā un saules spīdēs un dzīve izdosies. Jā. Tā. Paldies, atā! Čau! Atā!